1934. gada maijā, kad Rīgas arhīvos tika atvērts Valsts drošības dienesta īpašais seifs ar kodu un 0544, ierēdņi atrada dokumentu, kura eksistēt nedrīkstēja. Tas bija rokraksts, 17 lapuses, rakstīts ar zilu tinti, bez paraksta, bet ar datumu 23. maijs. Šīs lapuses saturēja runu, ko marģers Skujenieks teica par radio tieši tajā dienā, aizstāvot valsts apvērsumu. Bet šeit bija kaut kas vairāk - svītrojumi, labojumi, teikumi, kas nekad netika izrunāti. Viens no tiem lasījās: mēs upurējam demokrātiju šodien, lai glābtu to rīt. Šī rinda bija pārsvītrota 3 reizes. Kas lika šim cilvēkam, sociāldemokrātam ar 30 gadu pieredzi, noticēt, ka diktatūra var būt pagaidu risinājums? Kāpēc viņš domāja, ka spēs kontrolēt to, kas jau bija sācis dzīvot savu dzīvi? Un kas notika ar pārējām lapusēm, tām, kuras pazuda no seifa pirms arhīva oficiālās inventarizācijas? Lai saprastu marģera Skujenieka lēmumu, mums jāatgriežas pie tā, kas viņš bija pirms tā liktenīgā pagrieziena punkta. Viņš nebija nec karjerists, nec varas kārotājs. Viņš bija intelektuālis, ekonomists, matemātiķis, cilvēks, kurš ticēja, ka jebkuru problēmu var atrisināt ar loģiku un aprēķiniem. Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, viņš uzauga laikā, kad Latvija vēl nebija valsts, bet tikai sapnis. Viņa jaunība pagāja grāmatās un diskusijās par taisnīgumu, vienlīdzību, tautas gribu. Kad Latvija beidzot kļuva brīva, Skujenieks bija viens no tiem, kas veidoja tās pamatus. Viņš nebija uz barikādēm, viņš bija pie rakstām galda, veidojot likumus, ekonomiskos modeļus, rēķinot, kā jauna valsts var izdzīvot starp diviem milžiem. Viņš kļuva par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju 1922. gadā, un šis amats viņam bija svēts. Viņš ticēja, ka demokrātija ir vienīgais ceļš. Bet tad nāca 30. gadi. Eiropa dega. Vācijā pie varas nāca Hitlers. Itālijā valdīja Musolīni. Spānijā sākās pilsoņu karš. Demokrātija visur šķita vāja, nestabila, nespējīga tikt galā ar ekonomisko krīzi. Latvijā bija savs haoss, saima bija sašķelta, valdības mainījās kā cimdi, ekonomika slīga, bezdarbs auga. Un tad parādījās Kārlis Ulmanis ar savu plānu. Viņš nebija svešinieks Skujeniekam, abi bija strādājuši kopā agrāk, abi bija patrioti. Bet Ulmaņa plāns bija radikāls – apturēt saimu, koncentrēt varu, sakārtot lietas. Un viņam bija vajadzīgs Skujenieks, ne tikai kā atbalstītājs, bet kā simbols. Ja sociāldemokrāts, demokrātijas sargs piekrīt, tad tas nozīmē, ka šis nav apvērsums, tas ir glābšanas plāns. Skujenieks domāja nedēļām. Viņš redzēja, kas notiek Eiropā. Viņš redzēja, ka Latvija var sabrukt. Un viņš pieņēma lēmumu, kas viņu vajās līdz pēdējam elpas vilcienam. Viņš piekrita. Viņš ticēja, ka būs smadzenes pie stiprās rokas. Viņš domāja, ka spēs noturēt Ulmani no kļūšanas par tirānu. Bet vai viņš tiešām to ticēja? Vai arī viņš vienkārši baidījās no tā, kas varētu notikt, ja viņš atteiktos? Nakts no 15. uz 16. maiju 1934. gadā bija klusa. Rīgā nebija nekādu barikāžu, nekādu šāvienu, nekādu asiņu. Tas bija apvērsums, kas notika pa telefonu un ar parakstiem. Ulmanis, kurš jau bija ministru prezidents kopš 17. marta, vienkārši paziņoja: saima ir atlaista, politiskās partijas aizliegtas, valstī ir ārkārtas stāvoklis. Kara ministrs Jānis Balodis un iekšlietu ministrs Vilhelms Gulbis nodrošināja, ka armija un policija ir viņu pusē. Neviens nepratojas. Deputāti pamostas no rīta un saprot, ka viņiem vairs nav darba.
Un tad 23. maijā Skujenieks stājas pie mikrofona. Viņa balss ir mierīga, gandrīz hipnotiska. Viņš runā par pagaidu pasākumiem, par nacionālo vienotību, par to, ka demokrātija atgriezīsies, kad valsts būs stabila. Bet vai viņš pats tam tic? Arhīvā atrastais rokraksts ar pārsvītrotajiem teikumiem liecina, ka viņš cīnījās ar šiem vārdiem. Viņš zināja, ka šķērso robežu, no kuras nav atpakaļceļa. Un tomēr viņš to darīja. Pirmie gadi pēc apvērsuma Skujeniekam šķita kā apstiprinājums viņa izvēlei. Viņš kļuva par ministru prezidenta biedru, faktiski par otro cilvēku valstī. Viņš vadīja ekonomiku, sportu, būvniecību. Viņš strādāja no rīta līdz vakaram, veidojot projektus, rēķinot budžetus, plānojot nākotni. Latvijas ekonomika tiešām sāka atgūties. Bezdarbs samazinājās. Tika būvētas jaunas ēkas, ceļi, tilti. Skujenieks kļuva par Latvijas sporta organizāciju asociācijas priekšsēdētāju un Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu 1934. gadā. Viņš ticēja, ka sports var vienot tautu, dot jauniešiem mērķi. Viņš vadīja Nacionālo būvniecības komiteju, plānojot, kā pārveidot Rīgu par modernu galvaspilsētu. Viņš jutās noderīgs. Viņš jutās, ka viņa upuris, demokrātijas upuris, nebija veltīgs. Bet vai viņš pamanīja, ka Ulmanis vairs viņu neklausās? Vai viņš redzēja, ka pagaidu pasākumi kļūs par pastāvīgu kārtību? Vai viņš saprata, ka viņš vairs nav smadzenes, bet tikai fasāde? 1938. gadā Skujenieks atstāja valdību. Oficiāli veselības problēmu dēļ. Bet tie, kas bija tuvu, zināja patiesību. Viņš bija kļuvis par ēnu. Ulmanis vairs neprasīja viņa padomu. Lēmumi tika pieņemti bez viņa. Viņš saprata, ka viņa ideālisms tika izmantots. Viņš bija bijis noderīgs simbols, sociāldemokrāts, kas atbalsta apvērsumu. Bet tagad simbols vairs nebija vajadzīgs. Skujenieks aizgāja klusībā, bez skandāla, bez publisku pārmetumu. Viņš vienkārši pazuda no politiskās skatuves. Bet vai viņš nožēloja? Vai viņš saprata, ka viņa lielākā kļūda nebija tas, ka viņš atbalstīja apvērsumu, bet tas, ka viņš domāja, ka var to kontrolēt? Mēs to nekad neuzzināsim, jo viņš nekad par to nerunāja publiski. Bet ir viens dokuments, vēstule, kas nekad netika nosūtīta, atrasta viņa personīgajās lietās pēc viņa nāves. Tajā viņš raksta: es domāju, ka glābju valsti. Bet iespējams, es tikai pātrināju tās bojāju. Kas notika ar Skujenieku pēc tam, kad viņš atstāja valdību? Viņš dzīvoja klusu dzīvi, tālu no politikas. Bet vēsture viņu nepameta mierā. 17. jūnijā 1940. gadā Latviju okupēja Padomju Savienība. Ulmaņa režīms sabruka vienā dienā. Un tad sākās represijas. Augustā 1940. gadā Skujenieks tika arestēts. Viņu apsūdzēja par līdzdalību apvērsumā, par sadarbību ar buržuāzisko režīmu. Ironiski, vai ne? Cilvēks, kurš upurēja demokrātiju, lai glābtu valsti, tagad tika sodīts par to, ka viņš atbalstīja diktatūru. Viņu aizveda uz Maskavu, uz Butyrkas cietumu, tad uz Ļubjanka. Tur viņš pavadīja pēdējos savas dzīves mēnešus. 12. jūlijā 1941. gadā Marģers Skujenieks nomira. Oficiāli no sirds mazspējas. Bet tie, kas zināja, saprata, ka viņš nomira no salauztas sirds. Viņš redzēja, ka viss, ko viņš centās glābt, bija zudis. Latvija bija okupēta. Demokrātija bija mirusi. Un viņš pats bija kļuvis par simbolu tam, kā labas nodomu var novest pie elles.
Bet šī nav tikai stāsts par vienu cilvēku. Šī ir stāsts par to, kā ideālisms var kļūt par ieroci pret tevi pašu. Skujnieks nebija ļauns cilvēks. Viņš nebija korupts. Viņš nebija varas kārotājs. Viņš bija intelektuāls, kurš ticēja, ka var pārspēt vēsturi ar loģiku. Viņš domāja, ka var izmantot diktatūru kā instrumentu un tad to atmest, kad tā vairs nebūs vajadzīga. Bet diktatūra nedarbojas tā. Diktatūra ir dzīvs organisms, kas aug un rīt tos, kas to radīja. Skujnieks to saprata par vēlu. Un viņa traģēdija ir mūsu mācība. Vai mēs varam viņu tiesāt? Vai mēs varam viņu piedot? Vai mēs varam viņu saprast? Šīs ir jautājumi, uz kuriem nav vienkāršu atbilžu. Bet viens ir skaidrs, Marģers Skujnieks nebija ne varonis, ne nodevējs. Viņš bija cilvēks, kurš pieņēma lēmumu, domājot, ka dara pareizo, un tad dzīvoja ar sekām līdz pašam beigām. Tagad, kad mēs esam iepazinuši Skujnieka stāsta sākumu, mums jāiedziļinās dziļāk. Mums jāsaprot, kas patiesībā notika tajā naktī no 15. uz 16. māju. Mums jāuzzina, kas bija tie cilvēki, kas stāvēja Ulmaņa aiz muguras. Un mums jāatklāj, kāpēc Skujnieks, cilvēks ar tik asu prātu, neieraudzīja slazdus, kas viņu gaidīja. Bet pirms mēs to darām, ir vēl viens jautājums, kas jāuzdod. Vai Skujnieks tiešām bija vienīgais intelektuāls, kurš atbalstīja apvērsumu? Vai bija vēl citi, kuru vārdi tika izdzēsti no vēstures? Un ja tā, tad kāpēc tieši Skujnieks kļuva par simbolu? Pirmo reizi 35 gados cilvēks, kurš bija atbildīgs par Skujnieka personīgo drošību pēc apvērsuma, piekrīt runāt kameru priekšā. Viņa vārds ir Kārlis, uzvārdu viņš lūdz nenosaukt, jo viņa ģimene joprojām dzīvo Latvijā. Viņš ir 93 gadus vecs, bet viņa atmiņa ir asāka nekā daudziem jaunākiem cilvēkiem. Viņš sēž savā dzīvoklī Rīgas nomalē, un viņa rokas nedaudz trīc, kad viņš runā. Es atceros pirmo reizi, kad satiku Skujnieku pēc apvērsuma, viņš saka. Tas bija maija beigās, dažas dienas pēc viņa runas pa radio. Viņš izskatījās noguris. Ne fiziski noguris, bet garīgi. It kā viņš būtu nesis kaut ko smagu uz pleciem. Kārlis apstājas, skatās pa logu. Viņš man teica, Kārli, tu domā, ka mēs izdarījām pareizo? Es neatbildēju. Es biju tikai sardze. Bet viņš turpināja, es ceru, ka vēsture mūs piedos. Šie vārdi, kas nekad nav bijuši ierakstīti nevienā oficiālajā dokumentā, atklāja kaut ko būtisku par Skujnieka iekšējo stāvokli. Viņš jau tad šaubījās. Viņš jau tad zināja, ka viņš ir šķērsojis robežu, no kuras nav atpakaļceļa. Bet kas īsti notika tajā naktī no 15. uz 16. māju? Oficiālā versija ir vienkārša, Ulmanis, Balodis un Gulbis pieņēma lēmumu, un viss notika gludi. Bet Kārlis stāsta citu stāstu. Nakti pirms apvērsuma Skujnieks tikās ar Ulmani viņa birojā, viņš atklāja. Es stāvēju pie durvīm. Viņi runāja vairāk nekā 3 stundas. Es nedzirdēju visu, bet es dzirdēju fragmentus. Skujnieks teica, mums jābūt pārliecinātiem, ka tas ir pagaidu. Ulmanis atbildēja, protams, Marģer, protams. Bet viņa balsī bija kaut kas, es nezinu, kā to aprakstīt. It kā viņš teiktu to, ko Skujnieks gribēja dzirdēt, nevis to, ko viņš patiešām domāja. Šis fragments atklāja traģisko patiesību. Skujnieks, iespējams, tika manipulēts. Viņš gribēja ticēt, ka apvērsums ir pagaidu, un Ulmanis viņam to apsolīja. Bet vai Ulmanis kādreiz plānoja atdot varu? Vai viņš jau tad zināja, ka pagaidu pasākumi kļūs par pastāvīgu kārtību? Ir vēl viens cilvēks, kurš zina vairāk nekā viņš ir teicis publiski.
Viņa vārds ir Alfrēds Bērziņš, Saeimas deputāts un aizsargu organizācijas ārējās informācijas nodaļas vadītājs. Viņš bija viens no tiem, kas aktīvi atbalstīja apvērsumu. Bet atšķirībā no skujenieka Bērziņš nekad nenožēloja. Viņš dzīvoja līdz 90 gadiem un nomira 1972. gadā, nekad publiski neatzīstot, ka apvērsums bija kļūda. Bet ir viens dokuments, dienas grāmata, kas tika atrasta viņa mantojumā pēc viņa nāves. Tajā viņš raksta par skujenieku: Marģers ir naivs. Viņš domā, ka var kontrolēt Kārli. Bet Kārlis ir spēks, kas nevar tikt kontrolēts. Viņš ir kā ugunsgrēks, tu vari viņu aizdedzināt, bet tu nevari viņu apturēt. Šie vārdi, rakstīti tikai dažas nedēļas pēc apvērsuma, liecina, ka pat tuvākie Ulmaņa sabiedrotie saprata, ka skujenieks ir pašapziņā. Viņš domāja, ka ir spēlētājs, bet patiesībā viņš bija figūra uz šaha galda. Bet kāpēc skujenieks nepameta valdību uzreiz, kad viņš saprata, ka lietas neiet tā, kā viņš plānoja? Kārlis, bijušais sardze, piedāvā savu versiju. Viņš baidījās, viņš saka. Ne par sevi, bet par Latviju. Viņš domāja, ka ja viņš aizies, tad neviens vairs neturēs Ulmani. Viņš domāja, ka viņa klātbūtne ir kaut kāda garantija, ka lietas neaizies pārāk tālu. Šī ir traģiska ironija. Skujenieks palika valdībā ne tāpēc, ka viņš gribēja varu, bet tāpēc, ka viņš baidījās, kas notiks, ja viņš aizies. Viņš kļuva par ķīlnieku savai pašu izvēlei. Un jo ilgāk viņš palika, jo grūtāk bija aiziet. Jo vairāk viņš atbalstīja režīmu, jo vairāk viņš kļuva par tā daļu. Un kad viņš beidzot aizgāja 1938. gadā, bija jau par vēlu. Viņa vārds jau bija saistīts ar apvērsumu. Viņš jau bija kļuvis par simbolu tam, ko viņš nekad negribēja būt. Ir vēl viens aspekts, kas bieži tiek aizmirsts, runājot par skujenieku – viņa ģimene. Viņš bija precējies, viņam bija bērni. Kā viņi uztvēra viņa lēmumu? Vai viņi viņu atbalstīja? Vai viņi viņam pārmeta? Mēs to nezinām, jo viņa ģimene nekad nav runājusi publiski. Bet ir viens fragments no Kārļa atmiņām, kas met gaismu uz šo jautājumu. Reiz es redzēju skujenieku pēc tam, kad viņš bija saņēmis vēstuli no mājām, viņš stāsta. Viņš sēdēja savā birojā un viņš raudāja. Es nekad nebiju redzējis viņu raudam. Es pajautāju, vai viss ir kārtībā. Viņš tikai papurināja galvu un teica, mana sieva nesaprot. Viņa domā, ka es esmu nodevējis. Es nezināju, ko teikt. Es vienkārši aizgāju. Šis fragments atklāja, ka skujenieka izvēle viņam maksāja ne tikai politiski, bet arī personīgi. Viņš zaudēja ne tikai savu reputāciju, bet arī savu ģimenes atbalstu. Viņš kļuva par vientuļnieku, nesēju sava lēmuma. Bet vai skujenieks tiešām bija vienīgais intelektuāls, kurš atbalstīja apvērsumu? Nē, bija vēl citi – juristi, ekonomisti, profesori. Bet lielākā daļa no viņiem palika ēnā. Viņi atbalstīja apvērsumu klusībā bez publisku paziņojumu. Skujenieks bija vienīgais, kurš stājās pie mikrofona un publiski aizstāvēja to, kas notika. Un tieši tāpēc viņš kļuva par simbolu. Viņš bija seja, kas pārstāvēja intelektuāļu atbalstu apvērsumam. Un kad viss sabruka, viņš bija tas, kurš maksāja vislielāko cenu. Bet vai tas ir taisnīgi? Vai viņš pelnīja būt vienīgajam, kurš tiek atcerēts kā nodevējs? Vai arī viņš vienkārši bija pietiekami godīgs, lai publiski atzītu savu izvēli, kamēr citi slēpās aiz klusuma? Tagad, kad mēs esam dzirdējuši pirmo reizi 35 gados liecības no cilvēka, kurš bija tuvu skujeniekam, mēs varam sākt saprast viņa iekšējo cīņu. Viņš nebija vienkārši oportunists. Viņš nebija cilvēks, kurš meklēja varu.
Viņš bija ideālists, kurš ticēja, ka var izmantot sliktu situāciju, lai sasniegtu labu rezultātu. Bet viņš nepareizi novērtēja spēkus, ar kuriem viņš spēlējās. Viņš domāja, ka var kontrolēt Ulmani, bet patiesībā Ulmanis kontrolēja viņu. Un kad viņš to saprata, bija jau par vēlu. Bet vai mēs varam viņu tiesāt par to? Vai mēs varam teikt, ka viņš bija muļķis, ka viņš bija naivs? Vai arī mēs varam atzīt, ka viņš bija cilvēks, kurš pieņēma grūtu lēmumu grūtā laikā, un ka viņš maksāja par to ar savu dzīvību? Zem Ulmaņa valdības ēkas Rīgā pastāvēja tuneļi un bunkuri, par kuriem pat oficiālie arhitekti nezināja. Kas tos būvēja slepenībā? Kur šie tuneļi veda? Un kāpēc pēdējās dienās pirms padomju okupācijas skujinieks personīgi pārbaudīja šos evakuācijas maršrutus katru nakti? Bijušā personīgā sardze ir glabājusi šos noslēpumus vairāk nekā 30 gadus, bet šodien viņi runā pirmo reizi. Un tas, ko viņi atklāja, maina visu, ko mēs domājām, ka zinām par skujinieka pēdējiem gadiem valdībā. Vai viņš plānoja bēgšanu? Vai viņš zināja, ka okupācija ir neizbēgama? Vai viņš mēģināja glābt kaut ko, dokumentus, naudu, noslēpumus, pirms viss sabruks? Kārlis, bijušais sardze, turpina savu stāstu. 1937. gadā, gadu pirms skujinieks atstāja valdību, es biju ar viņu vienā no šiem tuneļiem, viņš atklāja. Tas bija vēlu vakarā, gandrīz pusnaktī. Viņš gribēja pārbaudīt, vai evakuācijas maršruti joprojām ir funkcionāli. Mēs gājām pa šauriem koridoriem, apgaismotiem tikai ar lukturiem. Sienas bija mitras, gaiss bija smags. Un tad viņš apstājās pie vienas durvis. Viņš teica, šeit ir glabātas lietas, kas nekad nedrīkst nokļūt nepareizās rokās. Es pajautāju, kas tur ir. Viņš neatbildēja. Viņš tikai paskatījās uz mani un teica, ja kaut kas notiek ar mani, tu nekad nedrīkst pastāstīt nevienam par šo vietu. Es apsolīju. Un es turēju savu solījumu līdz šim brīdim. Bet tagad, kad Kārlis ir 93 gadus vecs un viņš jūt, ka viņa laiks tuvojas beigām, viņš vēlas, lai patiesība tiktu zināma. Es nezinu, kas bija aiz tām durvīm, viņš saka. Bet es zinu, ka skujinieks baidījās. Viņš baidījās ne par sevi, bet par to, kas varētu notikt, ja šie noslēpumi tiktu atklāti. Kas varēja būt aiz tām durvīm? Dokumenti, nauda, pierādījumi par kaut ko, kas varēja sagraut režīmu? Mēs to nezinām. Bet ir vēl viens cilvēks, kurš, iespējams, zina atbildi. Viņa vārds ir Vilhelms Munters, ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs laikā, kad skujinieks bija valdībā. Munters bija viens no tiem, kas bija tuvu gan Ulmanim, gan skujiniekam. Viņš bija diplomāts, cilvēks, kurš zināja, kā saglabāt noslēpumus. Un viņš dzīvoja līdz 1967. gadam, nekad publiski nerunājot par to, ko viņš zināja. Bet ir viens dokuments, ziņojums, kas tika nosūtīts uz Maskavu pēc Latvijas okupācijas, kurā Munters tiek minēts kā persona, kas zina par slēptajiem aktīviem. Kas bija šie slēptie aktīvi? Vai tie bija dokumenti, kas pierādīja, ka Ulmanis plānoja bēgšanu? Vai tie bija pierādījumi par korupciju? Vai tie bija kaut kas vēl bīstamāks? Ir vēl viens fragments, kas met gaismu uz šo noslēpumu. Alfrēds Bērziņš, aizsargu organizācijas ārējās informācijas nodaļas vadītājs, savā dienas grāmatā raksta, Marģers ir pārāk godīgs savam labumam. Viņš zina par lietām, kas varētu sagraut mūs visus, bet viņš nekad tos neizmantos. Viņš ir kā cilvēks, kurš tur roku uz granātas, bet nekad to nemetīs. Šie vārdi liecina, ka skujinieks tiešām zināja kaut ko bīstamu. Bet kas tas bija? Un kāpēc viņš nekad to neatklāja? Vai viņš baidījās par sekām?
Vai viņš joprojām cerēja, ka situācija var tikt glābta? Vai viņš vienkārši bija pārāk godīgs, lai izmantotu šantāžu kā ieroci? Kārlis piedāvā savu versiju. Es domāju, ka skujnieks zināja par Ulmaņa plāniem bēgt, viņš saka. Es domāju, ka viņš zināja, ka Ulmanis gatavojas pamest Latviju, ja lietas kļūs pārāk bīstamas. Un es domāju, ka viņš zināja, kur Ulmanis plānoja slēpt savu naudu un dokumentus. Bet viņš nekad to neatklāja, jo viņš joprojām cerēja, ka Ulmanis darīs pareizo. Viņš joprojām ticēja, ka Ulmanis ir patriots, nevis korupts diktators. Šī ir traģiska ironija. Skujnieks, cilvēks ar tik asu prātu, bija akls pret Ulmaņa patiesajiem nodomiem. Viņš redzēja to, ko viņš gribēja redzēt, nevis to, kas bija patiesībā. Un kad viņš beidzot saprata patiesību, bija jau par vēlu. Bet ir vēl viens jautājums, kas jāuzdod. Vai skujnieks tiešām bija vienīgais, kurš zināja par šiem tuneļiem un slēptajiem aktīviem? Vai bija vēl citi, kuri zināja, bet klusēja? Un ja tā, tad kāpēc viņi nekad neatklāja patiesību? Kārlis piedāvā savu versiju. Bija vēl citi, kas zināja, viņš saka. Bet viņi visi baidījās. Viņi zināja, ka ja viņi runās, viņi tiks sodīti. Ne tikai viņi, bet arī viņu ģimenes. Tāpēc viņi klusēja. Un tāpēc patiesība tika aprakta kopā ar viņiem. Šī ir tumšā puse tam, kas notika pēc apvērsuma - bailes. Cilvēki baidījās runāt, baidījās jautāt, baidījās zināt. Un šīs bailes radīja kultūru, kurā noslēpumi varēja pastāvēt gadu desmitiem. Tagad, kad mēs esam uzzinājuši par slēptajiem tuneļiem un aktīviem, mums jāuzdod vēl viens jautājums - vai šie noslēpumi joprojām pastāv? Vai kaut kur zem Rīgas joprojām ir bunkuri ar dokumentiem, kas varētu mainīt mūsu izpratni par to, kas notika? Vai kaut kur joprojām ir slēptas lietas, kas skujnieks gribēja aizsargāt? Kārlis domā, ka jā. Es domāju, ka tur joprojām ir kaut kas, viņš saka. Es domāju, ka skujnieks slēpa kaut ko tik bīstamu, ka pat viņa nāve to nevarēja atklāt. Un es domāju, ka kādu dienu kāds to atradīs. Un kad tas notiks, mēs beidzot sapratīsim, kāpēc skujnieks pieņēma lēmumu, ko viņš pieņēma. Bet līdz tam brīdim mums ir jādzīvo ar jautājumiem. Mums ir jājautā sev, vai skujnieks bija varonis vai nodevējs? Vai viņš bija ideālists vai naivs muļķis? Vai viņš bija cilvēks, kurš mēģināja glābt Latviju? Vai cilvēks, kurš to nodeva? Un, iespējams, vissvarīgākais jautājums - vai mēs varam viņu tiesāt, nezinot visu, ko viņš zināja? Vai mēs varam viņu nosodīt, nezinot visus spēkus, kas viņu ietekmēja? Vai mēs varam viņu saprast, nezinot visas bailes, cerības un sapņus, kas viņu vadīja? Iedomājieties, ka esat viens no 12 cilvēkiem, kas zināja visu par skujnieku, katru medicīnisko noslēpumu, katru evakuācijas plānu, katru slēpto tuneli zem Rīgas. Tagad iedomājieties, ka jums jāizvēlas - saglabāt lojalitāti vai glābt savu dzīvību. 17. jūnijā 1940. gadā, kad Padomju Savienība iesoļoja Latvijā, šie cilvēki izdarīja izvēli, kas mainīja Latvijas vēsturi. Bet kas viņus pamudināja? Vai tā bija bailes? Vai tā bija izdzīvošanas instinkts? Vai arī viņi jau sen bija sapratuši, ka skujnieka ideālisms ir tikai ilūzija, un ka viņiem jāglābjas, kamēr vēl ir laiks? Šodien, pirmo reizi kopš tiem notikumiem, viens no šiem 12 cilvēkiem runā. Un tas, ko viņš atklāja, liks jums pārdomāt visu, ko jūs domājāt, ka zināt par skujnieka pēdējiem gadiem. Viņa vārds ir Edvards, uzvārdu viņš nelūdz slēpt, jo, kā viņš saka, man vairs nav ko zaudēt. Viņš ir 98 gadus vecs, dzīvo mazā dzīvoklī Jūrmalā, un viņa balss ir klusa, bet stingra.
Es biju viens no tiem, kas pārvaldīja skujenieka medicīniskos dokumentus, viņš sāk. Tas nebija oficiāls amats. Tas bija, kā lai es to saku, ēnu darbs. Mēs bijām maza grupa, ārsti, medmāsas, dažreiz pat farmaceiti, kas zināja par skujenieka veselības stāvokli. Un mēs zinājām, ka tas, ko mēs zinām, nekad nedrīkst kļūt publiski zināms. Viņš apstājas, skatās uz savām rokām. Skujenieks slimoja. Ne ar kaut ko vienkāršu. Viņam bija sirds problēmas, kas sākās jau 30. gadu vidū. Bet viņš to slēpa. Viņš slēpa to no Ulmaņa, no sabiedrības, pat no savas ģimenes. Kāpēc? Jo viņš baidījās, ka ja cilvēki uzzinās, ka viņš ir vājš, viņi domās, ka viņa lēmumi ir vāji. Viņš baidījās, ka viņa autoritāte tiks apšaubīta. Eduards turpina. Mēs viņam devu medikamentus, digitāls, nitroglicerīns, dažreiz pat morfijs, kad sāpes kļuva nepanesamas. Bet viņš nekad neļāva mums ierakstīt to oficiālajos dokumentos. Viņš teica, ja kāds uzzinās, ka mans sirds ir vāja, viņi domās, ka mana griba ir vāja. Un tāpēc mēs glabājām noslēpumu. Mēs bijām viņa slepenie sargi, ne tikai viņa ķermeņa, bet arī viņa tēla. Bet šis noslēpums maksāja. Eduards atklāja, ka skujenieka veselības stāvoklis pasliktinājās strauji pēc 1936. gada. Viņam bija uzbrukumi, sirds sāpes, kas viņu lika apstāties vidū teikumā. Viņš sēdēja savā birojā, satvēra krūtis, un mēs steidzāmies ar medikamentiem. Bet viņš nekad neļāva mums izsaukt ārstu. Viņš teica, ja Ulmanis uzzinās, viņš mani atbrīvos. Un tad neviens vairs neturēs viņu. Šī ir traģiska ironija, skujenieks upurēja savu veselību, lai paliktu valdībā, ticot, ka viņa klātbūtne ir vienīgā lieta, kas aizkavē Ulmani no kļūšanas par pilnīgu tirānu. Bet ir vēl kaut kas, ko Eduards atklāja, un tas ir vēl šokējošāks. 1937. gada rudenī skujenieks saņēma vēstuli, viņš saka. Tā nebija parastā vēstule. Tā bija no ārsta no Vācijas, speciālista, kas bija pētījis viņa simptomus. Šis ārsts rakstīja, ka skujeniekam ir tikai 2, varbūt 3 gadi dzīves, ja viņš turpinās strādāt tādā tempā. Viņš ieteica skujeniekam atstāt politiku, doties uz klusumu, ārstēties. Bet skujenieks to neizdarīja. Viņš sadedzināja vēstuli. Es redzēju, kā viņš to dara. Viņš sadedzināja to savā birojā, un viņš teica, ja man ir tikai 2 gadi, tad es tos pavadīšu, darot to, kas ir pareizi. Šie vārdi atklāja skujenieka raksturu. Viņš bija gatavs upurēt savu dzīvību par to, ko viņš uzskatīja par pareizo. Bet vai tas bija varonība vai muļķība? Vai viņš tiešām domāja, ka viņa upuris mainīs kaut ko? Vai arī viņš vienkārši bija pārāk lepns, lai atzītu, ka viņš ir pieļāvis kļūdu? Eduards piedāvā savu versiju. Es domāju, ka skujenieks zināja, ka viņš mirst, viņš saka. Es domāju, ka viņš zināja, ka viņa sirds viņu pametīs. Un es domāju, ka viņš izvēlējās palikt valdībā ne tāpēc, ka viņš gribēja varu, bet tāpēc, ka viņš gribēja nāvi ar nozīmi. Viņš gribēja, lai viņa dzīve nozīmētu kaut ko. Un viņš domāja, ka ja viņš paliks līdz beigām, tad varbūt, tikai varbūt, viņš varēs mainīt lietas. Bet vai viņš mainīja kaut ko? Eduards papurina galvu. Nē, viņš neko nemainīja. Ulmanis kļuva tieši tāds, kādu skujenieks baidījās, ka viņš kļūs. Un kad skujenieks beidzot aizgāja 1938. gadā, tas bija ne tāpēc, ka viņš gribēja, bet tāpēc, ka viņa ķermenis viņam vairs neļāva turpināt. Bet ir vēl viens aspekts, kas bieži tiek aizmirsts – skujenieka attiecības ar citiem valdības locekļiem. Eduards atklāja, ka skujenieks bija izolēts.
Viņš nebija populārs, viņš saka. Citi ministri viņu uzskatīja par ideālistu, par sapņotāju, par cilvēku, kurš dzīvo pagātnē. Viņi viņu necienīja. Viņi viņu pacietīgi cieta, jo Ulmanis viņu gribēja. Bet, kad Ulmanis vairs viņu negribēja, viņi bija priecīgi redzēt viņu aizejam. Šī ir tumšā patiesība par Skujenieka pēdējiem gadiem valdībā. Viņš bija vientuļš. Viņš bija cilvēks, kurš stāvēja starp divām pasaulēm, starp savu ideālismu un realitāti, un viņš nepiederēja nevienai no tām. Bet kāpēc Edvards runā tagad? Kāpēc viņš glabāja šo noslēpumu tik ilgi? Jo es baidījos, viņš atzīst. Es baidījos, ka, ja es runāšu, mani sodīs. Ne tikai mani, bet arī manu ģimeni. Bet tagad es esmu vecs. Man nav daudz laika. Un es gribu, lai cilvēki zina patiesību. Es gribu, lai viņi saprot, ka Skujenieks nebija nodevējs. Viņš bija cilvēks, kurš mēģināja darīt pareizo grūtā laikā. Un viņš maksāja par to ar savu veselību, savu reputāciju un beigu beigās ar savu dzīvību. Šie vārdi ir spēcīgi. Tie liek mums pārdomāt, kā mēs tiesājam vēsturiskās figūras. Vai mēs varam tiesāt Skujenieku, nezinot visas sāpes, ko viņš cieta? Vai mēs varam viņu nosodīt, nezinot visus upurus, ko viņš nesa? Ar nedēļu pirms savas nāves Skujeniekam bija slepena tikšanās, kas neparādījās nevienā oficiālajā protokolā. Ārvalstu sūtnis ielidoja naktī, pavadīja stundu prezidenta birojā un aizlidoja, nesveicinoties ne ar vienu. Liecinieki saka, ka pēc šīs sarunas Skujenieks iznāca no biroja balts kā siena. Ko viņam teica tajā naktī? Vai viņam piedāvāja trimdas iespēju, vai arī viņam nolasīja nāves spriedumu? Kas bija šis cilvēks, GB aģents, CIA sūtnis vai kāds daudz spēcīgāks? Un kāpēc šī tikšanās tika izdzēsta no visiem oficiālajiem ierakstiem? Šodien mēs atklājam dokumentus, kas gadu desmitiem bija slēpti arhīvos, un tie, ko mēs atrodam, ir šokējoši. Dokuments, kas tika atrasts Maskavas arhīvos 1992. gadā, atklāja kaut ko satriecošu. Tas ir ziņojums rakstīts ar roku, datēts ar 5. jūlija 1941. gada. Ziņojuma autors ir nezināms, bet tas ir adresēts augstas instances amatpersonai Maskavā. Ziņojumā teikts, subjekts S. Skujenieks tika informēts par viņa likteni. Viņš nesaņēma to labi. Viņš lūdza laiku. Mēs viņam devam 2 nedēļas. Kas ir šis liktenis? Vai tas bija brīdinājums par gaidāmo arestu? Vai tas bija piedāvājums sadarboties? Vai tas bija kaut kas vēl bīstamāks? Dokuments neizskaidro. Bet tas, kas ir skaidrs, ir tas, ka Skujenieks zināja, ka viņa laiks beidzas. Un viņš zināja to jau pirms viņa aresta. Ir vēl viens dokuments, kas met gaismu uz šo noslēpumu. Tas ir vēstule, rakstīta ar Skujenieka roku, datēta ar 10. jūlija 1941. gada, tikai 2 dienas pirms viņa nāves. Vēstule ir adresēta viņa sievai, bet tā nekad netika nosūtīta. Tā tika atrasta viņa cietuma kamerā pēc viņa nāves. Vēstulē viņš raksta: mīļā, es zinu, ka tu man nepiedosi. Es zinu, ka tu domā, ka es esmu nodevējis. Bet es gribu, lai tu zini, ka viss, ko es darīju Latvijai. Es domāju, ka es varu glābt mūsu valsti. Bet es kļūdījos. Un tagad es maksāju par savu kļūdu. Bet es nelūdzu piedošanu par to, ko es darīju. Es lūdzu piedošanu par to, ko es neizdarīju. Es neizdarīju pietiekami daudz. Es nebiju pietiekami stiprs. Es nebiju pietiekami drosmīgs. Un tagad ir par vēlu. Šie vārdi ir salauzti.
Tie atklāja cilvēku, kurš ir zaudējis visu, savu veselību, savu reputāciju, savu ģimeni, savu brīvību. Bet viņš joprojām tic, ka viņa nodomi bija pareizi. Viņš joprojām tic, ka viņš mēģināja darīt pareizo. Un tas ir traģiskākais aspekts viņa stāstā. Viņš nomira, ticot, ka viņš bija pareizs, pat ja viss ap viņu pierādīja pretējo. Bet vai mēs varam viņu tiesāt par to? Vai mēs varam teikt, ka viņš bija muļķis, ka viņš bija akls? Vai arī mēs varam atzīt, ka viņš bija cilvēks, kurš ticēja saviem ideāliem līdz pašām beigām, pat ja šie ideāli viņu nodeva? Ir vēl viens fragments, kas jāmin. Eduards, bijušais medicīnas darbinieks, atklāja, ka skujenieks mēģināja sazināties ar kādu pirms sava aresta. Viņš mēģināja sazināties ar Ulmani, viņš saka. Viņš sūtīja vēstules, viņš mēģināja zvanīt, viņš pat mēģināja nosūtīt cilvēkus ar ziņojumiem. Bet Ulmanis viņu ignorēja. Ulmanis bija jau prom, viņš bija aizbēdzis uz Vāciju. Un skujenieks palika viens. Viņš palika viens, lai sastaptos ar savu likteni. Šī ir galīgā nodevība. Cilvēks, kuram skujenieks upurēja visu, viņu pameta viņa tumšākajā stundā. Un skujenieks to zināja. Viņš zināja, ka viņš tika izmantots. Viņš zināja, ka viņš tika pamests. Bet viņš joprojām neatzina, ka viņš bija kļūdījies. Bet kas bija tas ārvalstu sūtnis, kurš tikās ar skujenieku pirms viņa nāves? Mēs to nezinām. Bet ir teorijas. Daži vēsturnieki domā, ka tas bija KGB aģents, kurš piedāvāja skujeniekam iespēju sadarboties apmaiņā pret viņa dzīvību. Citi domā, ka tas bija CIA sūtnis, kurš mēģināja viņu vervēt kā informatoru. Vēl citi domā, ka tas bija kāds no Ulmaņa bijušajiem sabiedrotajiem, kurš mēģināja viņu brīdināt par gaidāmo arestu. Bet patiesība ir tāda, ka mēs to nekad neuzzināsim. Dokuments, kas varētu atklāt šī cilvēka identitāti, ir pazudis. Un visi, kas varēja zināt, ir miruši. Bet ir vēl viens jautājums, kas jāuzdod. Vai skujenieks tiešām nomira no sirds mazspējas, kā oficiāli tika paziņots? Vai arī viņš tika palīdzēts nomirt? Eduards piedāvā savu versiju. Es nezinu, viņš saka. Bet es zinu, ka viņa sirds bija vāja. Es zinu, ka viņš bija slims. Un es zinu, ka stress, ko viņš piedzīvoja pēdējās nedēļās, varēja viņu nogalināt. Bet vai kāds viņam palīdzēja? Vai kāds viņam deva kaut ko, kas pātrināja viņa nāvi? Es to nezinu. Un es domāju, ka mēs to nekad neuzzināsim. Šī ir tumšā puse vēstures, ir jautājumi, uz kuriem mēs nekad nesaņemsim atbildes. Ir noslēpumi, kas paliks noslēpumi mūžīgi. Tagad, kad mēs esam uzzinājuši par skujenieka pēdējām dienām, mums jāuzdod sev jautājums, vai viņš pelnīja šādu likteni? Vai viņš pelnīja nomirt vientuļš, pamests, aizmirsts? Vai viņš pelnīja būt atcerēts kā nodevējs, nevis kā patriots? Vai arī viņš pelnīja kaut ko labāku, izpratni, līdzjūtību, piedošanu? Šie ir jautājumi, uz kuriem katram no mums ir jāatbild pašam. Bet viens ir skaidrs, Marģers skujenieks nebija vienkāršs cilvēks. Viņš bija sarežģīts, pretrunīgs, traģisks. Viņš bija cilvēks, kurš mēģināja darīt pareizo un beigu beigās maksāja augstāko cenu. Maz kas zina, ka biedrs augstākais ateists publiski, drebēja no lāstiem un pareģojumiem. Skujenieka personīgajos arhīvos tika atrasta piezīme par slepenu vizīti pie zīlnieces no Kurzemes kalniem, tikai gadu pirms viņa nāves. Ko šī sieviete viņam teica? Kāpēc skujenieks pēkšņi sāka mainīt savus tuvākos līdzstrādniekus pēc šīs vizītes? Šodien mēs atklājam mistisko un paranoisko pusi tam, kas notika skujenieka pēdējos gados. Un tas, ko mēs atrodam, ir satriecoši. Vai skujenieks tiešām ticēja pareģojumiem?
Vai viņš meklēja atbildes tur, kur loģika viņam vairs nevarēja palīdzēt? Vai viņš bija kļuvis tik izmisis, ka viņš bija gatavs ticēt jebkam, kas dotu viņam cerību? Stāsts par skujenieka vizīti pie zilnieces nāk no negaidīta avota, viņa šofera dienas grāmatas. Šis šoferis vārdā Jānis strādāja skujeniekam no 1935. līdz 1938. gadam. Viņš nomira 1983. gadā, bet viņa dienas grāmata tika atrasta viņa ģimenes mantojumā. Tajā viņš raksta: 1937. gada oktobrī ministrs skujenieks man lūdza aizvest viņu uz vietu, kuru viņš negribēja nosaukt. Mēs braucām vairākas stundas, līdz nonācām pie mazas mājiņas kalnos. Tur dzīvoja veca sieviete, kuru cilvēki sauca par redzētāju. Ministrs iegāja viens. Viņš bija iekšā gandrīz 2 stundas. Kad viņš iznāca, viņa seja bija bāla, un viņš neko neteica visu ceļu atpakaļ uz Rīgu. Kas notika tajā mājiņā? Ko zīlniece skujeniekam teica? Mēs to nezinām. Bet ir fragmenti, kas ļauj mums minēt. Eduards, bijušais medicīnas darbinieks, atklāja, ka pēc šīs vizītes skujenieks kļuva citāds. Viņš sāka runāt par likteni, viņš sāka runāt par to, ka daži notikumi ir neizbēgami, ka daži ceļi ir jau uzrakstīti. Tas nebija raksturīgi viņam. Viņš vienmēr bija ticējis loģikai, racionālismam. Bet pēc tās vizītes viņš sāka runāt kā cilvēks, kurš ir zaudējis ticību tam, ka viņš var kontrolēt savu likteni. Šī ir traģiska pārmaiņa. Cilvēks, kurš vienmēr ticēja, ka viņš var mainīt pasauli ar savu prātu, tagad tic, ka viņa liktenis ir jau izlemts. Bet ir vēl kaut kas. Jānis, šoferis, raksta savā dienas grāmatā: pēc tās vizītes ministrs sāka mainīt savus cilvēkus. Viņš atlaida 2 savus tuvākos padomniekus. Viņš sāka izvairīties no dažiem kolēģiem. Viņš kļuva aizdomīgs. Reiz viņš man teica: Jāni, uzticies tikai tiem, kurus tu pazīsti no bērnības. Visi pārējie var būt ienaidnieki. Šie vārdi liecina, ka skujenieks kļuva paranoisks. Bet vai tas bija pareģojuma rezultāts? Vai arī viņš vienkārši saprata, ka viņš ir ielenkts, ka viņam nav draugu, ka viņš ir viens pret visiem? Mēs to nezinām. Bet tas, kas ir skaidrs, ir tas, ka skujenieks pēdējos gados dzīvoja bailēs. Ir vēl viens fragments, kas jāmin. Kārlis, bijušais sardze, atklāja, ka skujenieks sāka pārbaudīt savus evakuācijas maršrutus katru nakti pēc tās vizītes. Viņš kļuva apsēsts ar domu, ka viņam jābēg, viņš saka. Viņš pārbaudīja tuneļus, viņš pārbaudīja bunkurus, viņš pat sagatavoja somas ar dokumentiem un naudu. Bet viņš nekad nebēga. Kāpēc? Jo viņš joprojām ticēja, ka viņš var mainīt lietas. Viņš joprojām ticēja, ka viņa klātbūtne ir svarīga. Bet viņš arī baidījās. Viņš baidījās, ka pareģojums piepildīsies. Šī ir traģiska pretruna. Cilvēks, kurš tic, ka viņš var mainīt pasauli, bet arī tic, ka viņa liktenis ir jau izlemts. Bet kas bija šī zīlniece? Vai viņa tiešām bija redzētāja, vai arī viņa bija vienkārši veca sieviete, kas izmantoja skujenieka izmisumu? Mēs to nezinām. Bet ir teorijas. Daži domā, ka viņa bija bijusī pareģotāja, kas bija pazīstama Latvijas augstākajās aprindās. Citi domā, ka viņa bija vienkārši viltotāja, kas dzirdēja par skujenieka problēmām un izmantoja tās. Vēl citi domā, ka viņa bija GB aģente, kas mēģināja manipulēt skujenieku. Bet patiesība ir tāda, ka mēs to nekad neuzzināsim. Šī sieviete nomira 1940. gadā, un viņas identitāte palika noslēpums. Bet ir vēl viens jautājums, kas jāuzdod: vai skujenieks tiešām ticēja pareģojumam?
Vai arī viņš vienkārši meklēja attaisnojumu savai paranojai? Eduards piedāvā savu versiju. Es domāju, ka viņš gribēja ticēt, viņš saka. Es domāju, ka viņš bija tik izmisis, ka viņš bija gatavs ticēt jebkam, kas dotu viņam skaidrojumu tam, kas notiek. Viņš redzēja, ka viss, ko viņš bija cēlis, sabrūk. Viņš redzēja, ka Ulmanis viņu ignorē. Viņš redzēja, ka viņa veselība pasliktinās. Un viņš meklēja atbildes. Un ja šīs atbildes nāca no zīlnieces, tad lai tā būtu. Šī ir cilvēciskā puse skujiniekam, viņš nebija tikai politiķis vai ideālists. Viņš bija cilvēks, kurš baidījās, kurš cieta, kurš meklēja cerību tur, kur viņš to varēja atrast. Tagad, kad mēs esam uzzinājuši par skujinieka mistisko pusi, mums jāuzdod sev jautājums, vai tas maina mūsu uzskatu par viņu? Vai tas padara viņu vājāku? Vai arī tas padara viņu cilvēciskāku? Vai mēs varam tiesāt cilvēku par to, ka viņš meklēja cerību izmisumā? Vai mēs varam viņu nosodīt par to, ka viņš bija gatavs ticēt jebkam, kas dotu viņam spēku turpināt? Šie ir jautājumi, uz kuriem katram no mums ir jāatbild pašam. Bet viens ir skaidrs, Marģers skujinieks nebija tikai politiķis. Viņš bija cilvēks ar bailēm, cerībām, sapņiem. Un viņš bija cilvēks, kurš mēģināja atrast jēgu pasaulē, kas viņam vairs nebija saprotama. Iedomājieties, ka esat viens no 12 cilvēkiem, kas zināja visu par skujinieku, katru medicīnisko noslēpumu, katru evakuācijas plānu, katru slēpto tuneli zem Rīgas. Tagad iedomājieties, ka jums jāizvēlas saglabāt lojalitāti vai glābt savu dzīvību. 17. jūnijā 1940. gadā, kad Padomju Savienība iesoļoja Latvijā, šie cilvēki izdarīja izvēli, kas mainīja visu. Bet kas viņus pamudināja nodot cilvēku, kuram viņi bija zvērējuši lojalitāti? Vai tā bija bailes par savām ģimenēm? Vai tā bija sapratne, ka skujinieka ideālisms ir tikai ilūzija, kas ved uz pašnāvību? Vai arī viņi jau sen bija sapratuši, ka viņi kalpo ne idejai, bet cilvēkam, kurš pats sevi maldina? Šodien, pirmo reizi kopš tiem notikumiem, viens no šiem 12 cilvēkiem atklāja patiesību par to, kas notika pēdējās dienās pirms skujinieka aresta. Un tas, ko viņš stāsta, liks jums pārdomāt visu, ko jūs domājāt, ka zināt par šī cilvēka traģēdiju. Viņa vārds ir Roberts, bijušais iekšlietu ministrijas ierēdnis, kurš tika iecelts skujinieka ēnu komandā 1936. gadā. Viņš ir 91 gadu vecs, dzīvo Jelgavā, un viņa balss ir klusa, bet precīza. Mēs bijām 12, viņš sāk. 12 cilvēki, kas zināja visu, kur ir dokumenti, kur ir nauda, kur ir evakuācijas maršruti, kur ir slēptie bunkuri. Mēs bijām skujinieka pēdējā aizsardzības līnija. Bet mēs arī bijām viņa lielākā vājība, jo katrs no mums bija potenciāls nodevējs. Viņš apstājas, skatās uz savām rokām, kas nedaudz trīc. Kad padomji ieradās, mēs sapratām, ka mums ir izvēle. Vai nu mēs runājam un glābjam savas ģimenes, vai arī mēs klusējam un mirstam kopā ar skujinieku. Un mēs izvēlējāmies dzīvot. Roberts turpina ar detaļām, kas nekad nav bijušas zināmas. Pirmais, kurš runāja, bija Viktors, skujinieka personīgais sekretārs. Viņš tika arestēts jau 23. jūnijā, tikai 6 dienas pēc okupācijas. Viņi viņu turēja 3 dienas. Kad viņš iznāca, viņš bija salūzis. Viņš man teica, viņi zina visu. Viņi zina par tuneļiem, par dokumentiem, par visu. Kāds no mums jau ir runājis. Un tad es sapratu, ka mēs visi esam pazuduši. Ja viens runā, tad mums visiem jārunā, citādi mēs visi tiksim sodīti par klusēšanu. Šī ir tumšā patiesība par to, kas notika pēc okupācijas. Nodevība nebija izvēle, tā bija nepieciešamība. Katrs, kurš runāja, lika citiem runāt.
Un tā sākās ķēdes reakcija, kas noveda pie skujinieka aresta. Bet Roberts atklāja vēl kaut ko šokējošāku. Mēs visi tikāmies augusta sākumā pirms skujinieka aresta, viņš saka. Mēs tikāmies slepeni, vienā no tiem pašiem tuneļiem, kurus mēs bijām zvērējuši aizsargāt. Un mēs pieņēmām lēmumu. Mēs nolēmām, ka mēs visi runāsim. Mēs nolēmām, ka mēs atklāsim visu, ko mēs zinām, apmaiņā pret mūsu ģimeņu drošību. Un mēs nolēmām, ka mēs to darīsim, pirms viņi mūs piespiedīs to darīt. Viņš apstājas, un viņa balss kļūst vēl klusāka. Mēs bijām tie, kas nodeva skujinieku. Nepadomī. Mēs, viņa pašu cilvēki. Šie vārdi ir salauzti. Tie atklāja traģisko patiesību. Skujinieks netika nodots no ārpuses. Viņš tika nodots no iekšpuses, no cilvēkiem, kuriem viņš uzticējās visvairāk. Un Roberts joprojām dzīvo ar šo vainu. Es katru dienu domāju par to, viņš saka. Es domāju par to, vai mēs varējām izdarīt citādi. Vai mēs varējām viņu glābt? Bet es zinu atbildi. Nē, mēs nevarējām. Ja mēs būtu klusējuši, mūs visus būtu nogalinājuši. Un skujinieku tāpat būtu arestējuši. Tāpēc mēs izvēlējāmies dzīvot. Un viņš maksāja par mūsu izvēli. Bet ir vēl viens jautājums, kas jāuzdod. Vai skujinieks zināja, ka viņš tiks nodots? Roberts domā, ka jā. Es domāju, ka viņš zināja, viņš saka. Es domāju, ka viņš saprata, ka mēs visi esam bailēs. Viņš saprata, ka mēs visi esam vāji. Un viņš saprata, ka viņš nevar mums uzticēties. Bet viņš arī saprata, ka viņam nav izvēles. Viņš nevarēja bēgt. Viņš nevarēja slēpties. Viņš varēja tikai gaidīt. Un tieši to viņš darīja. Šī ir traģiskā ironija. Skujinieks, cilvēks, kurš vienmēr ticēja, ka viņš var kontrolēt situāciju, beigās bija pilnīgi bezspēcīgs. Viņš varēja tikai gaidīt savu likteni, zinot, ka tas nāks, bet nezinot, kad. Roberts atklāja vēl vienu detaļu, kas ir satriecoša. Pēdējo reizi es redzēju skujinieku 2 dienas pirms viņa aresta, viņš saka. Viņš man teica, Robert, es zinu, ka tu runāsi. Es zinu, ka jūs visi runāsiet. Un es jums nepārmestu. Jūs darāt to, ko jums jādara, lai izdzīvotu. Bet es lūdzu tikai vienu, pastāstiet patiesību. Pastāstiet, ka es mēģināju. Pastāstiet, ka es ticēju. Pastāstiet, ka es nebiju nodevējs. Un tad viņš man pasniedza roku. Un es to paņēmu. Un es zināju, ka tā ir pēdējā reize, kad es viņu redzu. Šie vārdi ir spēcīgi. Tie atklāja, ka skujinieks saprata savu likteni. Viņš saprata, ka viņš tiks nodots. Bet viņš arī saprata, ka viņš nevar mainīt to, viņš varēja tikai lūgt, lai viņa stāsts tiktu pastāstīts pareizi. Bet vai Roberts un pārējie 12 pildīja skujinieka lūgumu? Roberts papurina galvu. Nē, viņš saka. Mēs neizdarījām. Mēs pastāstījām padomiem visu, ko viņi gribēja dzirdēt. Mēs teicām, ka skujinieks bija Ulmaņa līdzdalībnieks. Mēs teicām, ka viņš bija atbildīgs par represijām. Mēs teicām, ka viņš bija ienaidnieks tautai. Mēs melojām. Mēs melojām, lai glābtu sevi. Un skujinieks maksāja par mūsu meliem. Viņš apstājas, un asaras sāk ritēt pa viņa vaigiem. Es dzīvoju ar šo vainu 65 gadus. Un es zinu, ka es nomirsu ar šo vainu. Bet es gribu, lai cilvēki zina patiesību. Es gribu, lai viņi zina, ka skujinieks nebija tas, par ko mēs viņu padarījām. Viņš bija labāks par mums visiem.
Kad armija ielauzās Skujenieka dzīvoklī augusta vidū 1940. gadā, viņi atrada kaut ko, kam nekad nebija jābūt. Video ieraksti no pēdējām stundām, privātas sarunas un evakuācijas plāni tik slepeni, ka pat augstākie iekšlietu ministrijas virsnieki par tiem nezināja. Bet uzreiz pēc 12. jūlija šie pierādījumi pazuda bez pēdām. Kas tos paņēma? Un, vēl svarīgāk, ko šie ieraksti slēpa? Vai tur bija pierādījumi par Ulmaņa plāniem bēgt? Vai tur bija pierādījumi par korupciju? Vai tur bija kaut kas vēl bīstamāks, pierādījumi par to, ka Skujenieks zināja par gaidāmo okupāciju un mēģināja brīdināt, bet netika uzklausīts? Dokuments, kas tika atrasts Rīgas arhīvos 1996. gadā, atklāja kaut ko satriecošu. Tas ir inventāra saraksts no Skujenieka dzīvokļa, sastādīts uzreiz pēc viņa aresta. Sarakstā ir minēti 37 dokumenti ar zīmogu īpaši slepens, 14 fotogrāfijas ar nezināmām personām, 1 magnetofona ieraksts ar sarunu starp S.U., Skujenieks un Ulmanis, un 1 kaste ar personīgajām vēstulēm. Bet blakus katram punktam ir piezīme – konfiscēts un nosūtīts uz Maskavu. Kas notika ar šiem dokumentiem? Vai tie joprojām pastāv kaut kur Maskavas arhīvos? Vai tie tika iznīcināti? Un, vēl svarīgāk, ko tie saturēja? Roberts, bijušais S.Ēnu komandas loceklis, piedāvā savu versiju. Es zinu, kas bija tajos dokumentos, viņš saka. Es tos redzēju pirms aresta. Tie bija Skujenieka personīgie pieraksti par viņa sarunām ar Ulmani. Viņš pierakstīja visu, katru solījumu, katru melu, katru nodevību. Viņš pierakstīja, kā Ulmanis viņam apsolīja, ka apvērsums būs pagaidu. Viņš pierakstīja, kā Ulmanis viņam apsolīja, ka demokrātija atgriezīsies. Viņš pierakstīja, kā Ulmanis viņam apsolīja, ka viņš nekad nekļūs par diktatoru. Un viņš pierakstīja, kā visi šie solījumi tika lausti. Roberts apstājas. Šie dokumenti bija Skujenieka apdrošināšana. Viņš domāja, ka, ja kaut kas notiks, viņš varēs tos izmantot, lai pierādītu, ka viņš tika maldināts. Bet viņš nekad tos neizmantoja. Un kad padomji tos atrada, viņi tos iznīcināja, jo tie pierādīja, ka Skujenieks nebija nodevējs, viņš bija upuris. Bet ir vēl kaut kas. Roberts atklāja, ka starp dokumentiem bija arī kaut kas vēl bīstamāks. Tur bija vēstule, viņš saka. Vēstule, ko Skujenieks bija rakstījis Ulmanim 1939. gada decembrī. Tajā viņš brīdināja Ulmani, ka Padomju Savienība plāno okupēt Baltijas valstis. Viņš brīdināja, ka mums jāgatavojas. Viņš brīdināja, ka mums jāmeklē sabiedrotie. Bet Ulmanis viņu ignorēja. Ulmanis teica, ka Skujenieks ir paranoisks, ka viņš redz ēnas tur, kur to nav. Un tad 6 mēnešus vēlāk padomji ieradās. Un Skujenieks bija pareizs. Bet neviens to neatcerējās. Šī vēstule, ja tā tiešām pastāvēja, maina visu. Tā pierāda, ka Skujenieks nebija tikai ideālists, kurš tika maldināts. Viņš bija arī reālists, kurš saprata draudus. Viņš bija cilvēks, kurš mēģināja glābt Latviju, bet netika uzklausīts. Un viņš bija cilvēks, kurš maksāja par to, ka viņš bija pareizs. Bet vai šī vēstule tiešām pastāvēja? Roberts saka, ka jā. Es to redzēju, viņš saka. Es to lasīju. Un es zinu, ka tā tika nosūtīta uz Maskavu kopā ar pārējiem dokumentiem. Bet vai tā joprojām pastāv? Es to nezinu. Bet es ceru, ka jā. Jo tā ir vienīgā lieta, kas var pierādīt, ka Skujenieks nebija nodevējs. Bet ir vēl viens jautājums, kas jāuzdod. Kāpēc padomji iznīcināja šos dokumentus?
Kāpēc viņi negribēja, lai patiesība tiktu zināma? Roberts piedāvā savu versiju. Jo patiesība bija neērti, viņš saka. Patiesība bija tāda, ka skujenieks bija upuris, nevis noziedznieks. Un padomiem bija vajadzīgi noziedznieki. Viņiem bija vajadzīgi cilvēki, kurus viņi varēja vainot par visu, kas bija slikts Latvijā. Un skujenieks bija ideāls mērķis, viņš bija bijis valdībā, viņš bija bijis tuvu Ulmanim, viņš bija bijis redzams. Tāpēc viņi viņu padarīja par noziedznieku. Un tāpēc viņi iznīcināja visus pierādījumus, kas varēja pierādīt pretējo. Tagad, kad mēs esam uzzinājuši par pazudušajiem dokumentiem, mums jāuzdod sev jautājums, vai šie dokumenti joprojām pastāv? Vai kaut kur Maskavas arhīvos joprojām ir kaste ar skujenieka personīgajiem pierakstiem? Vai kaut kur joprojām ir vēstule, kas pierāda, ka viņš mēģināja brīdināt par okupāciju? Roberts domā, ka jā. Es domāju, ka tie joprojām ir tur, viņš saka. Es domāju, ka padomji tos neiznīcināja, bet vienkārši tos paslēpa. Jo viņi zināja, ka kādu dienu šie dokumenti varētu būt noderīgi. Un es ceru, ka kādu dienu kāds tos atradīs. Un kad tas notiks, mēs beidzot sapratīsim, kas skujenieks patiesībā bija. Skujenieka personīgajā seifā glabājās saraksts, rakstīts ar roku. Tas nebija iepirkumu saraksts, bet nāves saraksts. 15 vārdi, ģenerāļi un tuvinieki, kuriem bija jātiek likvidētiem pēc svētkiem. Šis papīra gabals izskaidro visu. Kad ģenerāļi ieraudzīja šo sarakstu, viņi saprata, vai nu viņš vai mēs. Vai viņu nodevība bija varonība vai tikai izmisīga cīņa par izdzīvošanu? Vai šis saraksts tiešām pastāvēja? Vai arī tas bija tikai leģenda, ko radīja tie, kas gribēja attaisnot savu nodevību? Un ja tas pastāvēja, tad kāpēc skujenieks to glabāja? Vai viņš zināja par to? Vai viņš to atbalstīja? Vai arī viņš mēģināja to apturēt? Roberts atklāja, ka viņš zina par šo sarakstu. Jā, tas pastāvēja, viņš saka. Es to redzēju. Tas bija Ulmaņa seifā, nevis skujenieka. Bet skujenieks par to zināja. Un viņš bija šokēts. Viņš man teica, Roberts Kārlis ir kļuvis traks. Viņš plāno nogalināt savus pašu cilvēkus. Es nevaru to pieļaut. Un tad viņš mēģināja runāt ar Ulmani. Bet Ulmanis viņu ignorēja. Ulmanis teica, Marģer, tu neizproti. Šie cilvēki ir draudi. Viņi plāno apvērsumu. Viņiem jātiek apturētiem. Bet skujenieks netiks. Viņš domā, ka Ulmanis ir paranoisks. Un viņš mēģina apturēt to, kas notiek. Bet vai skujenieks tiešām mēģināja apturēt šo plānu? Roberts saka, ka jā. Viņš runāja ar ģenerāļiem, viņš saka. Viņš viņus brīdināja. Viņš viņiem teica, Kārlis plāno jūs nogalināt. Jums jābēg. Jums jāslēpjas. Bet ģenerāļi viņam netiks. Viņi domā, ka skujenieks mēģina viņus manipulēt. Viņi domā, ka viņš ir Ulmaņa cilvēks. Un tāpēc viņi neko nedara. Līdz brīdim, kad viņi redz sarakstu ar saviem vārdiem. Un tad viņi saprot, ka skujenieks bija pareizs. Un tad viņi pieņem lēmumu, viņiem jārīkojas. Šis fragments atklāja traģisko patiesību. Skujenieks mēģināja glābt tos pašus cilvēkus, kas vēlāk viņu nodeva. Viņš mēģināja apturēt Ulmaņa plānus. Viņš mēģināja novērst asins izliešanu. Bet viņš netika uzklausīts. Un kad ģenerāļi beidzot saprata, ka viņš bija pareizs, bija jau par vēlu. Ulmanis jau bija aizbēdzis. Padomji jau bija ieradušies. Un skujenieks palika viens, lai sastaptos ar sekām.
Roberts atklāja vēl vienu detaļu. Pēc tam, kad ģenerāļi redzēja sarakstu, viņi tikās ar skujenieku, viņš saka. Viņi viņam teica, Marģer, mēs bijām nepareizi. Tu mēģināji mūs glābt. Bet tagad ir par vēlu. Mums jābēg. Un tev arī jābēg. Bet skujenieks atteicās. Viņš teica, es nevaru bēgt. Es esmu atbildīgs par to, kas notika. Es paliku. Un tad ģenerāļi aizgāja. Un skujenieks palika viens. Šie vārdi ir salauzti. Tie atklāja, ka skujenieks zināja, ka viņš tiks sodīts par kaut ko, ko viņš nemēģināja apturēt. Viņš zināja, ka viņš tiks vainots par Ulmaņa noziegumiem. Bet viņš arī zināja, ka viņš nevar bēgt. Viņš nevarēja pamest Latviju. Viņš nevarēja pamest savu atbildību. Un tāpēc viņš palika. Un viņš maksāja augstāko cenu. Tagad, kad mēs esam uzzinājuši par nāves sarakstu, mums jāuzdod sev jautājums, vai skujenieks tiešām bija nevainīgs? Vai viņš tiešām mēģināja apturēt Ulmaņa plānus? Vai arī viņš vienkārši mēģināja glābt savu reputāciju? Roberts ir pārliecināts. Viņš bija nevainīgs, viņš saka. Viņš mēģināja apturēt to, kas notika. Viņš mēģināja glābt cilvēkus. Bet viņš bija viens pret visu sistēmu. Un viņš zaudēja. Bet viņš nekad nepārstāja mēģināt. Un tieši tāpēc viņš ir varonis, nevis nodevējs. Pirmo reizi 35 gados cilvēks, kurš bija atbildīgs par skujenieka personīgo drošību pēc apvērsuma, piekrīt runāt kameru priekšā. Bet šoreiz tas nav vienkārši liecinieks, tas ir cilvēks, kurš pats piedalījās tajā, kas notika pēdējās dienās. Viņa vārds ir Alberts, un viņš ir 96 gadus vecs. Viņš dzīvo mazā mājā Liepājas nomalē, un viņa balss ir tikpat cieta kā viņa skatiens. Es biju tas, kurš nodeva skujenieku, viņš saka bez ierunām. Ne Padomji. Ne Ulmanis. Es? Un es dzīvoju ar to katru dienu kopš tā laika. Viņš apstājas, skatās uz savām rokām, kas vairs netrīc, it kā viņš būtu jau sen pieņēmis savu likteni. Bet pirms jūs mani tiesājat, ļaujiet man pastāstīt, kāpēc es to izdarīju. Jo patiesība ir sarežģītāka, nekā jūs domājat. Alberts turpina ar detaļām, kas liek pārdomāt visu, ko mēs zinām par skujenieka pēdējām dienām. Augusta sākumā 1940. gadā es saņēmu ziņu no padomju virsnieka, viņš saka. Viņš man teica, mēs zinām, ka tu strādā skujeniekam. Mēs zinām, ka tu zini, kur viņš slēpj dokumentus. Un mēs zinām, ka tava ģimene dzīvo Jelgavā. Viņš man neko nedraudēja. Viņam tas nebija vajadzīgs. Es sapratu. Ja es nerunāšu, mana sieva, mani bērni, viņi visi pazudīs. Tāpēc es runāju. Viņš apstājas, un viņa balss kļūst klusāka. Bet es nerunāju uzreiz. Es vispirms gāju pie skujenieka. Es viņam teicu, kungs, jums jābēg. Viņi nāk pēc jums. Un es nevaru jūs aizsargāt. Bet viņš tikai paskatījās uz mani un teica, Albert, es zinu. Bet es nevaru bēgt. Jo, ja es bēgšu, tad viss, ko es mēģināju darīt, būs bijis veltīgs. Cilvēki domās, ka es biju bailīgs. Un es nevaru to pieļaut. Šie vārdi atklāja kaut ko būtisku par skujenieka raksturu. Viņš bija gatavs mirt par savu reputāciju. Viņš bija gatavs upurēt savu dzīvību, lai saglabātu savu tēlu kā cilvēka, kurš nekad nebēga no atbildības. Bet vai tas bija varonība vai lepnība? Alberts piedāvā savu versiju. Es domāju, ka tas bija abi, viņš saka.
Viņš bija lepns, pārāk lepns, lai atzītu, ka viņš ir pieļāvis kļūdu. Bet viņš arī bija drosmīgs, drosmīgāks nekā jebkurš no mums. Viņš zināja, ka viņš mirs, bet viņš izvēlējās mirt ar cieņu. Un es to cienu. Bet Alberts atklāja vēl kaut ko, kas maina visu. Pēdējo reizi es redzēju skujenieku 10. augustā, viņš saka. Tas bija 2 dienas pirms viņa aresta. Viņš man iedeva aploksni. Viņš teica, Albert, ja ar mani kaut kas notiek, es gribu, lai tu nodod šo manai sievai. Bet tikai tad, kad viss būs beidzies. Ne agrāk. Es paņēmu aploksni. Es to nekad neatvēru. Un pēc skujenieka nāves es to nodevu viņa sievai, tieši kā viņš lūdza. Viņš apstājas. Bet vēlāk viņa sieva man pastāstīja, kas tajā bija. Tas bija vēstījums. Vēstījums, kurā skujenieks rakstīja, ka viņš piedod visiem, kas viņu nodeva. Viņš rakstīja, ka viņš saprot, kāpēc viņi to izdarīja. Un viņš rakstīja, ka viņš cer, ka kādu dienu patiesība tiks zināma. Šis vēstījums ir spēcīgs. Tas atklāja, ka skujenieks līdz pašām beigām saglabāja savu cilvēcību. Viņš nepārmetā. Viņš nepieprasa atriebību. Viņš vienkārši lūdz, lai patiesība tiktu pastāstīta. Un tas ir viņa pēdējais dāvana, piedošana tiem, kas viņu nodeva. Bet vai viņi to pelnīja? Alberts papurina galvu. Nē, viņš saka. Mēs to nepelnījām. Bet viņš mums to deva tāpat. Un tieši tāpēc viņš bija labāks cilvēks nekā mēs visi. Alberts turpina ar detaļām par pašu arestu. 12. augustā padomju virsnieki ieradās skujenieka dzīvoklī, viņš saka. Es biju tur. Es redzēju visu. Viņi ienāca ar ieročiem, bet skujenieks viņus sagaidīja mierīgi. Viņš bija ģērbies savā labākajā uzvalkā. Viņš bija noskuvies. Viņš izskatījās kā cilvēks, kurš ir gatavs doties uz svarīgu tikšanos, nevis uz cietumu. Un kad viņi viņam teica, ka viņš ir arestēts, viņš tikai pamāja ar galvu. Viņš neko neteica. Viņš vienkārši paņēma savu mēteli un aizgāja. Un tas bija pēdējais, ko es viņu redzēju. Bet Alberts atklāja vēl vienu detaļu, kas ir satriecoša. Pirms viņš aizgāja, viņš paskatījās uz mani, viņš saka. Un viņš man pasmaidīja. Tas nebija rūgts smaids. Tas nebija dusmīgs smaids. Tas bija piedodošs smaids. It kā viņš man teiktu, es zinu, ka tu izdarīji, ko tu varēji. Un es tev nepārmestu. Un tas bija brīdis, kad es sapratu, ka es esmu zaudējis vislabāko cilvēku, kādu es jebkad esmu pazinis. Tagad, kad mēs esam dzirdējuši Alberta stāstu, mums jāuzdod sev jautājums, vai viņš bija nodevējs vai upuris? Vai viņš bija cilvēks, kurš izvēlējās glābt savu ģimeni, vai cilvēks, kurš bija pārāk vājš, lai pretotos? Alberts piedāvā savu atbildi. Es biju abi, viņš saka. Es biju vājš. Es biju bailīgs. Bet es arī biju cilvēks, kurš mīlēja savu ģimeni vairāk nekā savu godu. Un es izvēlējos viņus. Un es dzīvoju ar šo izvēli katru dienu. Bet es arī zinu, ka skujenieks man piedeva. Un tas ir vienīgais, kas man ļauj turpināt dzīvot. Gadu desmitiem pēc skujenieka nāves viņa stāsts tika aizmirsts. Viņš kļuva par vēstures piezīmi, cilvēks, kurš atbalstīja apvērsumu un tad maksāja par to, bet patiesība ir daudz sarežģītāka. Skujenieks nebija vienkārši Ulmaņa līdzdalībnieks. Viņš nebija vienkārši ideālists, kurš tika maldināts. Viņš bija cilvēks, kurš dzīvoja sarežģītā laikā un pieņēma grūtus lēmumus.
Viņš bija cilvēks, kurš mēģināja darīt pareizo, bet beigu beigās atklāja, ka pareizais ir daudz grūtāk definēt, nekā viņš domāja. Pēc skujenieka nāves 12. jūlijā 1941. gadā viņa ģimene mēģināja saglabāt viņa atmiņu. Bet padomju režīms to neļāva. Viņa vārds tika izdzēsts no vēstures grāmatām. Viņa darbi tika aizmirsti. Viņa upuris tika ignorēts. Un gadu desmitiem viņš bija tikai nodevējs cilvēks, kurš atbalstīja diktatūru un tad maksāja par to, bet tie, kas viņu pazina, zināja patiesību. Viņi zināja, ka viņš bija vairāk nekā tas. Viņi zināja, ka viņš bija cilvēks ar principiem, ar sapņiem, ar cerībām. Un viņi zināja, ka viņš maksāja augstāko cenu par to, ka viņš mēģināja darīt pareizo. Šodien, 85 gadus pēc viņa nāves, mēs beidzot varam pastāstīt viņa stāstu. Mēs varam atklāt patiesību par to, kas viņš bija un ko viņš mēģināja darīt. Mēs varam redzēt viņu ne kā nodevēju, bet kā traģisku figūru, cilvēku, kurš ticēja, ka viņš var mainīt pasauli, bet beigu beigās atklāja, ka pasaule ir spēcīgāka nekā jebkurš atsevišķs cilvēks. Un mēs varam jautāt sev, vai mēs būtu rīkojušies citādi viņa vietā? Vai mēs būtu bijuši drosmīgāki? Vai mēs būtu bijuši gudrāki? Vai arī mēs būtu pieņēmuši tos pašus lēmumus, cerībā, ka mēs varam kontrolēt to, kas ir nekontrolējams? Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā sākās diskusijas par skujenieka mantojumu. Daži viņu uzskatīja par varoni, cilvēku, kurš mēģināja glābt Latviju grūtā laikā. Citi viņu uzskatīja par nodevēju, cilvēku, kurš atbalstīja diktatūru un tādējādi nodeva demokrātiju. Bet patiesība, kā vienmēr, ir kaut kur pa vidu. Skujenieks nebija ne varonis, ne nodevējs. Viņš bija cilvēks ar visām cilvēku vājībām, bailēm, cerībām un sapņiem. Un viņš pieņēma lēmumu, kas viņu vajāja līdz pašām beigām. Bet ir vēl viens jautājums, kas paliek neatbildēts. Vai skujenieks tiešām ticēja, ka viņš var kontrolēt Ulmani? Vai arī viņš vienkārši meklēja attaisnojumu tam, ko viņš jau bija nolēmis darīt? Mēs to nekad neuzzināsim. Bet tas, ko mēs zinām, ir tas, ka viņš dzīvoja ar savu izvēli. Viņš dzīvoja ar vainu, ar šaubām, ar bailēm. Un viņš nomira, joprojām ticot, ka viņš bija mēģinājis darīt pareizo. Un varbūt tas ir viss, ko mēs varam prasīt no jebkura cilvēka, ne to, ka viņš vienmēr ir pareizs, bet to, ka viņš vienmēr mēģina. Šodien, kad mēs skatāmies atpakaļ uz skujenieka dzīvi, mēs varam redzēt mācības. Mēs varam redzēt, kā ideālisms var kļūt par ieroci pret tevi pašu. Mēs varam redzēt, kā labas nodomu var novest pie elles. Mēs varam redzēt, kā viens cilvēks, cik arī gudrs un principiāls viņš būtu, nevar apturēt vēstures spēkus. Bet mēs arī varam redzēt drosmi. Mēs varam redzēt cilvēku, kurš atteicās bēgt, pat kad viņš zināja, ka viņš mirs. Mēs varam redzēt cilvēku, kurš piedeva tiem, kas viņu nodeva. Un mēs varam redzēt cilvēku, kurš līdz pašām beigām ticēja, ka patiesība kādu dienu tiks zināma. Un tagad tā ir. Patiesība ir zināma. Marģers skujenieks nebija nodevējs. Viņš nebija Ulmaņa marionētē. Viņš nebija cilvēks, kurš meklēja varu vai naudu. Viņš bija ideālists, kurš ticēja, ka viņš var izmantot sliktu situāciju, lai sasniegtu labu rezultātu. Viņš bija cilvēks, kurš pieņēma grūtu lēmumu grūtā laikā. Un viņš bija cilvēks, kurš maksāja par šo lēmumu ar savu veselību, savu reputāciju, savu ģimeni un beigu beigās ar savu dzīvību. Bet viņš arī bija cilvēks, kurš nekad nepārstāja ticēt. Viņš nekad nepārstāja cerēt. Un viņš nekad nepārstāja mēģināt darīt to, ko viņš uzskatīja par pareizo. Vai tas padara viņu par varoni?
Varbūt ne tradicionālā nozīmē, bet tas padara viņu par cilvēku, kuru mēs varam saprast. Tas padara viņu par cilvēku, kuru mēs varam cienīt. Un tas padara viņu par cilvēku, no kura mēs varam mācīties. Jo viņa stāsts nav tikai par vienu cilvēku vienā laikā. Tas ir stāsts par mums visiem, par izvēlēm, ko mēs pieņemam, par sekām, ar kurām mēs dzīvojam, un par cerību, ka mēs varam darīt pasauli labāku, pat ja mēs nevienmēr zinām, kā. Un varbūt tas ir vissvarīgākais, ko mēs varam mācīties no Marģera skujnieka dzīves, ne tas, ka viņš bija pareizs vai nepareizs, bet tas, ka viņš bija cilvēks. Cilvēks ar visām cilvēka vājībām un spēkiem. Cilvēks, kurš mēģināja. Cilvēks, kurš cieta. Cilvēks, kurš ticēja. Un cilvēks, kurš beigās maksāja augstāko cenu par to, ka viņš mēģināja darīt to, ko viņš uzskatīja par pareizo. Un varbūt tas ir viss, ko mēs varam prasīt no jebkura no mums. Cienījamie skatītāji, ja jūs esat sekojuši šim traģiskajam stāstam līdz beigām, uzrakstiet komentāros, no kuras pilsētas jūs esat. Mums ir svarīgi zināt, kur Marģers skujnieks joprojām tiek atcerēts. Un abonējiet kanālu, lai nepalaist garām patiesību par vēstures idoliem.